Sveiciens visiem maniem sekotājiem, maniem studentiem vispirms. Un katrā gadījumā visiem tiem, kurus interesē pašizaugsme, attīstība, enerģijas, mazliet arī kaut kas no medicīnas, ajurvēdas un citām zinātnēm. Šodien es veidoju lekciju. Un es veidoju lekciju tādā atrautā kontekstā no savām lekcijām, kuras es vadu saistībā ar apmācību kursu. Apmācību kurs, šis nav pirmais gads, kad tiek veikts apmācības praktiskajā maģijā, bet nevienmēr man kaut kā ir sanācis aiznest līdz jums to informāciju, kas tur notiek, ko mēs tur liekam iekšā, ko mēs tur mācāmies un ko mēs tur apgūstam. Tāpēc es domāju, ka uz doto brīdi šis ir vienkārši lielisks moments, šī brīnišķīgā diena, kad tuvojas pavasaris, lai es jūs mazliet ievestu šajā pasaulē, novadot lekciju no reāla kursa, tas ir otrais kurs, jā, no reāla kursa lekcijas, un iepazīstinātu jūs, aizrautu jūs, un iespējams nākotnē kāds no jums vai kāda no jums pievienotos man un manai komandai. Tas, ko es daru, es cenšos apmācīt profesionāļus. Es cenšos apmācīt cilvēkus, kas ļoti labprāt strādās ar cilvēkiem, izpratīs lietu būtību un spēs sniegt saulaicīgu, korektu palīdzību tiem, kuriem tas ir nepieciešams. Lūk, līdz ar to aptuveni stundu, varbūt mazliet ilgāk, varbūt mazliet mazāk, mēs pavadīsim kopā. Tāpēc paņemam kaut ko garšīgu, paņemam varbūt tēju, varbūt kafiju, iekārtojamies ērti un aiziet. Nu, tad mēs varam sākt. Šis ir otrā kursa vidus. Jā, un kopā ir 3 kursi, bet šis ir otrā kursa vidus. Un šajā lekcijā mēs apspriežam dažādas tēmas, un viena no tām ir, kā iesākums, šita mentālā izpratne. Studiju laikā varu pateikt to, ka šī ir vissarežģītākā tēma. Visgrūtāk izprotamā, un iespējams, ka tagad, kad es par to runāšu, daļa no jums sapratīs, daļa no jums nesapratīs. Bet katrā gadījumā mēs pieskarsimies mazliet šai tēmai un mēģināsim saprast, kas tas tāds ir. Ikdienā cilvēkus bieži vien pārņem šī sajūta, ka viņi kaut ko zina. Ka kaut kas it kā ir uz mēles, bet nezināmu iemeslu pēc nav iespējams šo informāciju izteikt vārdos. Nav iespējams šo informāciju pielietot dzīvē. Respektīvi, tā ir sajūta, es zinu, kā tas notiek. Es zinu, bet es nezinu. Es nezinu vienkārši, kā to pielietot. Vai arī es protu saņemt informāciju, spēju viņu interpretēt, bet es nespēju atsaukt atmiņā to, kā es to zinu. Restīvi, viss ir noticis spontāni. Cilvēks, īpaši tas ir saistīts ar kaut kādu garšadzību un tādām lietām, ka cilvēks kaut ko pasaka, tas vēlāk īstenojas, bet viņš nespēja saprast, kā viņam tas izdevās. Un tad ir šis moments, šis aha moments, kad es zinu, bet es nezinu, kā. Es zinu kaut kādu informāciju, es zinu, kā ritēs lietas uz priekšu, bet es nezinu, kā tas notiks. Es nezinu, kā tas notiks, bet es nezinu, kā es to panācu. Tad, kad cilvēks apgūst jebkāda veida zināšanas, viņš mēģina garīgi attīstīties, garīgi augt. Tas ir tas brīdis, kad viņā palielinās šī apzinātība, izpratne par lietām, piekļuve savam iekšējam resursam, kā rezultātā viņš saprot un izprot, kā lietas strādā. Tie cilvēki, kas varbūt darbojas ezotērikas lauciņā vai tikai vēl mācās, viņi ļoti labi saprot tādu vienu fenomenu, kas ir saistīts ar mūsu profesiju, ka mēs neesam spējīgi palīdzēt sev. Mēs nespējam nolasīt tos cilvēkus, kas ienāk mūsu dzīvē, kuriem ir kaut kāds karmiskais uzdevums pret mums. Mēs nespējam uzlikt sev šos drošības spilvenus, lai paglābtos no kaut kādām nepatīkamām, sāpīgām situācijām. Bet kāds ir plus tam visam? Kad kaut kas jau ir noticis, tad ir iespēja uz to visu atskatīties, un tad ir šis aha moments,
un rodas izpratne, sapratne un pieņemšana par kaut kādām situācijām. Ja? Reizēm arī gadās tā, ka cilvēks zina savu misiju. Viņš zina savu iepriekšējo dzīvi, kaut kādas varbūtības, vienošanās, bet viņš nav spējīgs visu apcerēt, visu apjaust, visu atcerēties. Un, protams, ka atkal šeit nāk talkā garīgā izaugsme, mācības, sevis pilnveidošana, prakses, vēlreiz prakses, un iespēja paplašināt savu apziņu, paplašināt savu redzes lauku un vispār uz lietām skatīties savādāk, caur citu prizmu, jo viss, kas ar mums notiek, tam tā ir jānotiek. Un visas izvēles, kuras mēs pieņemam, viņām ir jānotiek. Bet mēs jau ļoti labi arī saprotam to, ka ir izvēles, kuras nav atkarīgas no mums, kuras ir atkarīgas no dažādiem apstākļiem, dažādiem cilvēkiem. Bet reizēm mūsu izvēle ir tajā, kā mēs izvēlamies uz to reaģēt. Un tad, kad mēs izvēlamies reaģēt caur apziņas paplašināšanu, izglītošanos un mācīšanos, tad tas ir tāds bonusiņš mums pašiem. Kādēļ es uzsveru to, ka šo te izpratnes māņu ir ļoti grūti attīstīt? Tāpēc, ka prātam ir jābūt ļoti lielā mierā. Tāpēc, ka prātam ir jābūt pilnīgā klusumā, ir jābūt noņemtai ļoti lielai daļai bloku. Es runāju par zemapziņas blokiem. Mūsu enerģētikai ir jābūt tīrai, sakārtotai, skaistai, smaržīgai. Tāpat kā mūsu ķermenis, mēs viņu kopjam, mēs dodamies dušā, mēs uzpūšam sev kādu skaistu aromātu. Mēs sevi kopjam fiziski. Tieši tas pats ir jādara ar savu garīgo, mentālo pusi, ar savu enerģētisko ķermeni, ar savu enerģētiku. Diemžēl šī te garīgā higiēna cilvēkiem pieklibo, un tad, kad šī higiēna pieklibo, tad arī rodās tā grūtība attīstīt sevī šīs te maņas par izpratni, par to, ka es nezinu kā, bet es zinu. Ja? Kopsumā arī saviem studentiem es to mācu un stāstu, ka ir jāatveic liels emocionālais, psiholoģiskais darbs ar sevi, jāatbrīvojas no liela apjoma programmu, dažādām klišajām, iestrādnēm, kuras attālina mūs no mums pašiem. Būt par cilvēku, kas strādā ar citiem cilvēkiem, būt par cilvēku, kurš var palīdzēt enerģētiski citiem cilvēkiem, tas nozīmē nepārtraukta kustība, nepārtraukta izaugsme un nepārtraukta analīze. Kāpēc es tā rīkojos? Kur man tas noved? Kādas emocijas manī rodas? Kāpēc viņas rodas? Un tālāk spēja atbrīvoties no tā visa, lai tur nekur nepaliek nekāds negatīvs nosēdums. Un tas ir šis te darbs ar sevi, mūžīgais darbs ar sevi. Lai varētu attīstīt sevī jebkāda veida ekstrasensorās maņas un kļūt par labu speciālistu savā jomā. Kādas vispār var būt mentālās maņas izpausmes? Tad šeit man jums ir jāpiemina dažas, un viena no mentālās maņas izpausmēm ir empātija, tad mums ir intuīcija, kas ļoti bieži iet roku rokā ar empātiju. Tās ir enerģijas, tātad tā ir enerģiju pasaule. Tās ir enerģijas, kuras mēs jūtam, tās ir enerģijas, kuras mēs redzam, tās ir enerģijas, ar kurām mēs iedarbojamies, caur kurām mēs iedarbojamies. Ir gaišredzība, gaišjūtība, gaišdzirdība. Ja? Reizēm viņas apvienojas kopā. Reizēm viņas iet divas kopā. Ja? Tas ir vairāk tāds padziļinātāks ieskats. Saziņa ar mirušajiem sargaņķeļiem, informācijas uztveršana no citiem slāņiem. Šī te ir tā mentālā izpratne, mentālā maņa, ar kur mēs darbojamies un pieslēdzamies noteiktiem avotiem, lai saņemtu noteiktu informāciju. Noteikti es vēlos pieskarties tēmai empāts, jo tas ir kaut kas ļoti svarīgs patiesībā. Zem šī termina empāts slēpjas kaut kas ļoti dziļš, un tādam parastam cilvēkam, kura pasaulē smalkās matērijas neeksistē vispār, vai ir kaut kas nesaprotams, noliedzams,
viņš vienkārši nav spējīgs uztvert šos empātus. Tomēr ļoti bieži mums gadās dzirdēt to, ka kāds par sevi pats saka, es esmu empāts, vai varbūt kāds par viņu saka, tu esi empāts. Un, vai tur apakšā ir izpratne par to, kas tas tāds ir, kā tas ir veidojies? Bieži vien ir apšaubāms jautājums, bet mums ir jāsaprot, kas ir empāts. Kāpēc mums ir jāsaprot, kas ir empāts? Tāpēc, ka ļoti daudz empāti, viņi ir tādi cilvēki, kas vēlās attīstīties, viņi iet uz attīstību, garīgo, es domāju, izaugsmi. Viņi ir tie, kas ļoti bieži apmeklē dažādus kursus, lekcijas, seminārus. Viņi ir ļoti radoši cilvēki, bet tur apakšā slēpjas ļoti daudz tāda, kas viņus ir novedis līdz šai empātijai. Un empāts ir tāds cilvēks ar ļoti labi trenētām mentālās maņas izpratnes maņām, pareizāk sakot. Tie ir cilvēki, kuri ienākot telpā, viņi momentāli nolasa telpas vibrācijas. Katrā telpā, katra telpā esošā cilvēka noskaņojuma, ja? Šie cilvēki mentālās izpratnes līmenī ļoti labi jūt, no kuriem cilvēkiem viņam jāturās pa gabalu, kuram cilvēkam viņš varētu patikt, kur varētu veidoties kaut kāds connections, kā saka, ja, kaut kāda saite, kad iesaistīties sarunā, kad labāk paklusēt. Empāts ir tas cilvēks, kas skenē. Viņš skenē apkārtējo telpu, bieži vien neapzināti. Pilnīgi neapzināti. Viņš nolasa citus cilvēkus. Empātam, kas ir raksturīgi, ka tad, kad viņš skenē šo telpu, viņš patiesībā skenē vidi, vai šī vide viņam ir droša. Empāti ir tie cilvēki, kas lēni atverās. Bet ja viņiem nodara pāri, tad varētu teikt, ka jūs esat viņa uzticību pazaudējis, un jūs vairs nekad šo cilvēku nevarēsiet iegūt tādā savā uzticības zonā. Jo empātu galvenais fokus vienmēr un visur ir pašaizsardzība, robežas un drošība. Tad, kad empāts ieiet telpā, viņš skenē šo telpu, lai sevi pasargātu. Lai sevi pasargātu no liekiem konfliktiem, no liekām situācijām, nepatīkamiem cilvēkiem, no liekām nākotnes nevajadzīgām situācijām. Un galu galā var būt kaut kur, lai būtu ērts un neprovocētu citus ar savu klātbūtni. Šie cilvēki pēc dabas var būt gan kā ekstraverti, tātad ļoti outgoing, kā mēs sakam angliski, tad cilvēki, kas ir ļoti atvērti komunikācijai, viņi ir brīvi, viņi varbūt daudz runā, viņi daudz žestikulē, un tāpat viņi var būt arī introverti. Teikšu pēc novērojumiem tā, introvertu empātu ir vairāk nekā ekstravertu. Empātu dzīves nekad nav saldas. Reizēm viņiem piemīt tāds mīnus, ka viņi nav spējīgi nošķirt svešo no sava. Ja? Viņi kaut kādos momentos var šķist impulsīvi, izkaisīti, pārāk emocionāli, varbūt reizēm pat asi reaģējoši. Var mainīties garstāvoklis nesaprotam iemeslu dēļ. Viņi ir ļoti līdzjūtīgi cilvēki, kas ļoti labi prot iejusties otra ādā, izprast otru cilvēku. Un viņiem ir liela tendence palīdzēt citiem. Un viņi to dara, jo tāpēc, ka viņi to grib darīt. Viņiem ļoti patīk palīdzēt cilvēkiem. Ļoti bieži viņus nesaprot, reizēm viņus atstumj. Iespējams, kaut kāda tāda dīvainība dēļ, kur viņi varbūt tās pat daudz iesaistās un lien visām pudelēm par korķiem. Un tas, protams, ir tas nepatīkamākais empātu dzīvē. Ar gadiem empātija iemācās savas šīs dīvainības varbūt slēpt. Viņi iemācās arī ignorēt savas sajūtas. Un bieži vien šīs sajūtas, kā es minēju, nav viņu sajūtas. Tās ir svešās sajūtas, kuras viņi izjūt. Viņi viņas izjūt kā savas, asociē ar sevi. Un tad viņi ieiet tādā posmā, kad viņi nejūt neko. Viņi grib nejust neko, un viņi cenšas ignorēt. Bet tas ir ļoti grūti un praktiski neiespējami priekš empātu, kurš, diemžēl, darbojas šajā pasaulē kā tāds signāla ķērējs. Ir empāti, kuri gadiem ejot iemācās nošķirt savu no svešā. Ja? Viņi it kā pamostas no tāda dziļa, letarģiska miega,
ar tādu apjautu, ka tas, ko viņi jūt, patiesībā pieder kādam citam. Un tas, ko viņi jūt, var piederēt viņa dzīves biedram, darba kolēģiem, kādam varbūt sabiedriskā transporta pasažierim. Tas var piederēt kaimiņiem aiz sienas, vai kaimiņiem virs vai zem, bet ne viņam. Un viņš vienkārši saprot, ka es jūtu, ka tas nav mans. Un tad ir tas brīdis, kad empāts sāk mūsties. Un empātu atmoda lielākoties notiek pateicoties tam, ka ir bijusi izdevība norobežoties no apkārtējās pasaules. Tieši tik vienkārši. Pabūt kaut kur pie dabas, prom no visas kņādas, no visas burzmas, prom no cilvēkiem, prom no to domām un emocijām. Tad, kad empāts nonāk saskarē ar dabu, saskarē ar sevi, viņš beidzot saprot, kas viņš tāds ir. Un viņā iemājo kaut kāda veida miers. Ja? Viņš nomet šo čaulu un kļūst par pilnīgi citu cilvēku. Galva pēkšņi ir skaidra, emocijas stabilas un ir iekšējs miers. Jo empāti ļoti tiecās pēc miera, bet viņi to nevar dabūt pilsētās, lielpilsētās, kņadās un starp cilvēkiem. Tas viss viņus iztukšo un nogurdina. Ja šāda miera osta ir sasniegta un ir izdevies pavadīt vairāk laika šajā miera ostā, tad, kad cilvēks atgriežas šajā kņadā, viņš atgriežas pie līdzcilvēkiem, šie līdzcilvēki sāk pamanīt personības izmaiņas uz pozitīvo pusi, šīs pozitīvās personības izmaiņas. Tad parādās šī iekšējā stabilitāte, spēja valdīt pār savām emocijām, skaidrs prāts, vēss prāts, pat varētu teikt. Nu, un, protams, tad, kad empāts turpina dzīvot ne savā vidē, visi šie traucējumi atgriežas atpakaļ vecajās ierastajās sliedēs, un cilvēks nonāk turpat, kur viņš ir bijis. Ja vien empāts neapzināsies, kas viņš ir, un nesāks apzināti kontrolēt to, kas ir viņa un kas ir svešs, apzināti kontrolēt savā dzīvē cilvēkus, kurus viņš vēlas ielaist un kurus viņš nevēlas ielaist savā dzīvē, tad šis ir tas moments, kad empāts mostas. Šis ir tas moments, kad viņš kļūst brīvs no šīs savas iekšējās spriedzes un var kļūt ļoti produktīvs cilvēks un ļoti vērtīgs un noderīgs arī citiem. Kādas ir empātiskuma sekas? Teikšu, kā ir. Atmodas stāsti nav bieži. Skumji, bet tas tā ir. Mūsdienās atmodas brīžiem ir lielākas iespējas notikt, pateicoties informatīvajai vidē, kurā mēs atrodamies, pateicoties tam, ka ir cilvēki, kas par to runā, cilvēki, kas par to stāsta un iedrošina. Brīžos, kad empāts turpina neapjaust savu būtību, viņš ļoti, ļoti, ļoti cieš. Bieži vien šie cilvēki apmeklē psihologus, psihoterapeitus, iet cauri dažādām garīgajām praksēm, apmeklē dažādus guru, dažādus arī astrologus un numerologus un citus. Šīs te garīgās prakses kļūst par tādu nebeidzamu ikdienas sastāvdaļu, jo viņi mēģina tikt galā ar sevi. Bet lai ko empāts darītu, lai kā viņš censtos tikt galā ar sevi, nekas nenes augļus. Un tad, kad nekas nenes augļus, rodas liela vilšanās sevī. Un kā nu ne, kā tā vilšanās neradīsies? Mēs nevaram salabot to, kas nav mūsu. Mēs nevaram atbrīvoties no tā, kas mums nepieder. Mēs varam mainīt tikai savu vidi sev apkārt, atklāt sevi no jauna un saprast, kas mēs esam paši un kas ir tas pārējais apkārt mums. Kas mums pieder un kas mums nepieder. Kādai tad ir jābūt empāta videi? Videi, kurā viņš dzīvo, darbojas, pavada savu laiku. Pirmām kārtām tam ir jābūt kaut kur prom no lielpilsētām, no lieliem pūļiem, burzmām, piebāztiem sabiedriskajiem transportiem un lielveikaliem. Esmu novērojis, ka empāti sabiedriskā transporta vietā labprātāk izvēlēsies taksometru vai privāto auto
neskatoties uz to, ka tas varētu sist pa kabatu, vai arī pārvietosies ar kājām, jo viņiem tā ir ērtāk, viņiem tā ir vieglāk, un tas ir brīdis, kad viņi ir ar sevi, un viss, kas notiek apkārt, viņus uz to brīdi neskar. Tas ir vieglākais veids, kā saglabāt balansu. Empātiem ļoti vajag dabu, ļoti daudz dabas un ļoti daudz kārtīgas sazemēšanās. Tas ir ļoti svarīgi. Sazemēšanās kā tāda svarīga ir ne tikai empātiem, tā ir svarīga, protams, jebkuram no mums, bet empātiem jo īpaši. Empātiem der darbs, kur viņi paši ir sev noteicēji, kur viņi paši sev ir bosi, kuru viņus neviens nerausta un netraucē. Un neskatoties uz to, ka daudz empāti savas dabas vadīti tiecas būt tur, kur viņi var būt noderīgi, tas nozīmē palīdzēt citiem, viņi var izvēlēties profesijas, kur viņi palīdz citiem, kur ir nepieciešams kādu glābt, kur ir nepieciešams būt nepieciešamam. Un vienalga, vai tas ir fiziski vai mentāli. Patiesībā šie ir cilvēki, kas tiecas pēc atzinības un tiecas būt noderīgi. Bet ļoti jūtīgi uz to, kas notiek apkārt, un citu cilvēku varbūt kaut kādu neizpratni. Darba vide. Kādai jābūt empāta darba videi? Pirmām kārtām mēs varam ņemt to, ka empāti ir ļoti labi psihologi. Līdz ar to darbs, kā psihologam, lielisks papildinājums viņa personībai. Arī sociālai darbinieki, medicīnas jomas pārstāvji, aprūpes pārstāvji, ja, dzīvnieku aizstāvji, dažādi veidi glābēji un tā tālāk. Tas ir viss, kur ir iesaistīta empātija, līdzi jušana, palīdzēšana. Tas viss ir priekš viņiem. Te gan jāņem vērā fakts, ka nenobriedzis empāts un sevi neapzinājies empāts ļoti ātri izdegs šajās sfērās, kur kādam jāpalīdz. Viņš nogurs. Viņš grib, bet viņš nogurst. Tad, kad empāts apzinās, kas viņš tāds ir, pirmām kārtām, ja? Viņš apzinās šo savu dabu, viņš zina, kas viņam ir jāizdara, lai viņš atjaunotu savas rezerves, viņš var doties palīgā citiem. Un viņš var uzņemties šīs citu cilvēku emocijas, viņš var viņas izlaist caur sevi, viņam ir gan liela kapacitāte. Un šī kapacitāte nekad nebeidzas, jo tāpēc, ka viņam ir instrumenti, kā šo kapacitāti atjaunot, un pēc tam doties pilnīgi piepildītam atkal pie cilvēkiem. Mums ir jāpieskar šai nepatīkamajai tēmai par to, kādi cilvēki kļūst par empātiem. Vai mēs jau tādu piedzimstam? Vai tomēr ir kaut kas tāds šajā apkārtējā vidē, kas cilvēku padara par empātu, kad viņš ir spiests kļūt par ļoti jūtīgu cilvēku? Ir tāda skaudrā patiesība par to, ka empātija nemaz nenojauš, ka šī īpašība viņiem ir palīdzējusi izdzīvot kaut kādos ļoti smagos dzīves posmos, kad tas ir bijis nepieciešams. Un tas ir tāds aizsarga mehānisms, tāds aizsarga izdzīvošanas mehānisms, kas ir bijis ļoti noderīgs un ļoti svarīgs, un kurš ir saglabājies ar viņiem un saglabāsies līdz mūža beigām. Lai konkrēti noprecizētu, tad empātiskums, tas ir kā sekas tam, ka bērnībā vai varbūt pusauģu gados ir nācies prast nolasīt citu cilvēku emocijas, domas, pilnīgi kā no grāmatas, lai sevi pasargātu no nevēlamām sekām. Tieši tik vienkārši rodas empātija. Empāti ir attīstījuši sevi tik tālu, kā intuitīvā līmenī spēja nolasīt citu cilvēku emocijas, žestus, ķermeņa pozas, un tas notiek tik smalkā, es pat teiktu tādā mikroskopiskā līmenī, ka viņi burtiski nolasa jūsu domas, un šķiet, ka viņi lasa jūsu domas. Šķiet, ka viņi spēja pat paredzēt notikumu scenārijus uz priekšu. Un tas nav nekas vairāk kā aizsarga mehānisms. Jo empātam pietiek ar pavisam maz, lai saprastu, te es neesmu vēlams, te mani nemīl, te mani negrib. Un pat tad, kad empāti šad tad jūt, te es neesmu vēlams, viņi vēl var spuroties pretī, jo kaut kur viņos deg tā ļoti lielā vēlme palīdzēt, vai kādu paglābt, vai kādam iedot padomu,
vai risināt kaut ko. Un kaut kādā brīdī, tad, kad empāti saprot, ka, nu, es tiešām šeit neesmu vēlams, viņi pazūd un dodas tālāk. Un, protams, ka viņi vienmēr atrod vēl kādu citu cilvēku, kuram viņi būs vajadzīgi un noderīgi. Šādu it kā pārdabisku spēju lasīt cilvēkus var iemantot tad, kad jau no bērna kājas ir pieredzēta dažāda rakstura vardarbība. Un šī vardarbība, viņa var būt gan fiziska, gan mentāla, bet atslēgas vārds ir tajā, ka ir bijis jāparedz briesmas, pirms vēl tās ir sākušās. Ir bijis jānolasa otrs cilvēks tik smalki, lai izdarītu visu iespējamo, lai nesaskartos ar kaut kādām nepatīkamām sekām. Nevienmēr empāts izbēgs no šīm sekām, nevienmēr viņš spēs to izdarīt, jo ir empāts un pretī ir pretinieks. Bet viņš vienmēr centīsies būt kā zibens novedējs, lai vismaz kaut kā novirzītu varmāku citā gultnē. Un empāti būs tie, kas izvairīsies no konfliktiem. Empāti būs tie, kas visur meklēs kompromisu, mēģinās iejusties otra cilvēka ādā, izprast viņa darbības mehānismus, kāpēc viņš pret mani tā izturās, kas tur apakšā notiek. Bet tajā pašā laikā empāti nav tie cilvēki, kas provocē uz konfliktiem. Viņi noteikti nav tie, kas provocē, viņi ir tie, kas izlīdzina nelīdzenumus. Un mēģina visu ievirzīt drošā vidē. Lūk, kad mēs esam nobeiguši par empātiem, un jums droši vien ir skaidrs tagad viss par empātiem, un jūs noteikti paskatīsieties uz saviem tuviniekiem, uz saviem bērniem, vīriem, sievām, un varbūt jums būs vieglāk izprast šos cilvēkus sev blakus. Un varbūt jums būs vieglāk viņus neatgrūst tajos brīžos, kad viņi cenšas nolīdzināt kaut kādas jūsu iekšējās traumas. Tagad mēs parunāsim par intuīciju. Un šeit nu ir jāpiemina tas, ka nav cilvēku bez intuīcijas. Ir tikai tādi, kuri nespēja apklusināt savu mūžam skaļo prātu un ieklausīties sevī. Jo patiesībā jau mūsu intuīcija mums visu pasaka priekšā. Viņa mums pasaka, nē, tur, nedodies tur, tur būs slikti, tev tur izdarīs pāri, bet tad ir prāts, un tad ir kaut kādas emocijas cilvēkiem, un tad viņi neieklausās, un viņi nonāk muļķīgās situācijās patiesībā, kurās viņi varēja nenonākt. Un tas attiecas uz visiem cilvēkiem. Vienalga, kāds ir jūsu psiholoģiskais prototips, vai jūs esat empāti, vai jūs esat kaut kāda cita veida cilvēks. Ja jūs neklausat savai intuīcijai, tad prāts vienmēr jūs ievedīs kādā strupceļā. Un prāts jūs ievedīs ciešanās. Protams, ka visizteiktāk intuīcija darbojas empātiem. Vissliktāk viņi darbosies tādiem sociopātiska tipa, sociopātiskām tādām novirzēm cilvēkiem, kam ir tādas sociopātiskas ievirzes, ja? Tur tā intuīcija ir mazliet tāds pilnīgi apslēpts moments, jo tur darbojas citi līmeņi. Ļoti bieži arī intuīcija ir apdraudēta un apspiesta tādiem ļoti strukturētiem prātiem, ļoti matemātiski domājušiem cilvēkiem ar tādām zinātniskām ievirzēm. Viņi arī bieži vien mēdz būt neintuitīvi. Bet ja tur apakšā ir empāts, tad, protams, ka intuīcija plauks un zels. Tāpat arī skeptiskie cilvēki, viņi ļoti bieži savu intuīciju nostum malā. Un tā ir cena, ko mēs maksājam par skepsi. Intuīcija pēc būtības ir mūsu iekšējā balss, tā ir mūsu priekšnojauta, tas ir mūsu pavadonis, tas ir tas mūsu nesaprotamais. Es zinu, bet es nezinu kā. Un tad, kad mēs ieklausāmies savā intuīcijā, un tad, kad mēs ļaujam viņai vaļu, tad patiesībā dzīve sakārtojas. Bet kamēr mūs vada prāts, mūsu iekšējās bailes, programmas un citas lietas, mēs palaidām daudz ko dzīvē garām. Mēs izdarām nepareizas izvēles, pieļaujam kļūdas, kuras bieži cilvēki nožēlo, tad viņi atskatās un saprot, jā, mans prāts ir mans lielākais ienaidnieks. Intuīcija vienmēr ies roku rokā ar garīgo attīstību. Vienmēr. Jo jūs vairāk garīgi augsiet,
Jo jūs vairāk darbosieties, tāpat arī mēs kursos. Mums ir praktiskās nodarbības, kur mēs trenējam šo intuīciju, kur mēs trenējam savas maņas, kur mēs dodamies uz priekšu, kur mēs atveramies. Un tad mēs roku rokā ar šīm darbībām, šiem palīgu mehānismiem attīstam savu intuīciju. Tas viss strādā fenomenāli, bet tas prasa ieguldījumu, tas prasa laiku, tas prasa darbu. Slinkajiem tas nav. Tas nav viņiem pa zobam. Intuīcija vienmēr visām garīgajām praksēm nāk kā tāds patīkams bonus. Pie tam pakāpeniski. Jo, ja mēs intuīciju sāksim attīstīt pārāk strauji, tā mūs var nobiedēt. Tiešām tā var mūs nobiedēt, jo sāks nākt tāda informācija, kurai cilvēks nav gatavs. Tāpēc vienmēr mans ieteikums, kad es mācu savus studentus, ir daram visu lēni, saudzīgi, mierīgi, ar prātu. Ar prātu es nedomāju, ka mēs pieslēdzam prātu, bet es domāju, ar prātu tīri tādā epitetu izteiksmē, ka mēs izjūtam, kur ir robeža. Ja? Ar mēru. Enerģijas. Enerģijas mums ir divu veidu pēc būtības. Cietā, taustāmā, smagā matērija. Un tad ir gaisīgā, ar aci neredzamā, vieglā matērija. Kursos mums vienmēr ir mērķis viens – izprast un apgūt šīs gaisīgās enerģijas, kuras plūst visā dzīvajā, visā nedzīvajā. Ir jāprot viņas atšķirt, vadīt, transformēt. Un man patīk likt uzsvaru uz atšķirt, vadīt, transformēt. Kā jau es minēju, mums ir cietā matērija. Cietā matērija ir viss, kam mēs varam pieskarties, viss, ko mēs varam sataustīt. Un bieži vien cilvēki ļoti fokusējas uz šo cieto matēriju. Viņam vajag pieskarties otram cilvēkam, viņam vajag pieskarties sev, viņam vajag pieskarties krēslam, viņam vajag nostabilizēties un justies stabili šajā cietajā matērijā. Bet tālāk, viss, kas saistīts ar šo gaisīgo, neredzamo matēriju, viss tiek ignorēts. Kursu laikā mēs mācāmies tātad atšķirt šīs te vieglās matērijas enerģijas. Atšķirt viņas, izšķirt viņas. Un tad, kad mēs esam sapratuši, kas tā par enerģiju, no kurienes nāk, kur ir viņas avots, kā viņa darbojas, tālāk mēs varam viņas vadīt. Vadīt mums vēlamajā gultnē, vēlamajā virzienā. Un, ja nepieciešams, transformēt no vienas enerģijas uz citu, pārsvarā no negatīvā uz pozitīvo. Un tad, kad jūs esat saskarē, un tad, kad jūs esat sadraudzībā ar abām šīm matērijām, jūsu dzīvē nekas nav neiespējams. Tāpēc, ka jūs pārvaldat abas matērijas. Savās lekcijās es esmu iepriekš arī runājusi, jums tas visticamāk būs kaut kas jauns. Nu, kā jauns dzirdēts būs, bet mēs esam izrunājuši citās lekcijās par to, kas ir prāni, kas ir aura, kas ir kaut kādas enerģijas, kuras plūst cauri enerģētiskajiem kanāliem, kas tās par enerģijām, kuras atrodas visuma telpā, arī negatīvās tur lāstu, piebūruma enerģijas, jā. Kā anulēt enerģijas, kā viņas transformēt, arī dziedinošās biostrāvas. Enerģija ir visam. Atceramies, pilnīgi visam. Arī cilvēka ķermenim un katrai šūniņai ir enerģija. Un es šeit nerunāju par fiziskā ķermeņa enerģiju, kur mums ir ATF enerģijas ražošana, ja? Nē, es nerunāju par bioloģiju. Es runāju par to, ka mūsu ķermeņa šūnām ir arī šī te gaisīgā enerģija. Un šeit patiesībā nav pilnīgi nekādas mistikas. Kamēr mūsdienu zinātne pierāda, pēta šo enerģiju pasauli, tiešām pēta, un ja mēs ļoti, ļoti gribam, mēs varam atrast pētījumus, kur tiek pētītas šīs enerģijas, kā viņas ar mums iedarbojas, kas notiek, ka patiesībā ir šīs te fantoma enerģijas, ka visur paliek nospiedums, pilnīgi visur paliek nospiedums. Saskarē ar cilvēkiem mēs atstājam uz katru cilvēku nospiedumu.
Atrodoties kaut kādā konkrētā vidē, vietā, lietojot priekšmetus, mēs atstājam savu enerģētisko nospiedumu. Un tas nav nekāds mistisks tēls, tā ir realitāte un ir pētījumi uz šī fona. Bet, diemžēl, daži pat ļoti cienījami zinātnieki un arī ārsti, viņi joprojām sēž savos zīdaņu autiņos un apgāž šos te jaunākos pētījumus. Un nevis tāpēc, ka viņi netic vai noliedz, vai viņi būtu ļoti, ļoti skeptiski, bet tāpēc, ka viņi neatjauno savu zināšanu krātuvi, neinteresējas. Nu, katra paša izvēle, protams. Arī man personīgi ļoti patīk pierādījumi un fakti. Tomēr, kad es atteju malā no faktiem un pierādījumiem, man paliek manas pieredzes un to cilvēku pieredzes, ar kuriem es gadiem ilgi esmu strādājusi, kurus es esmu uzklausījusi. Un es saprotu, ka viena lieta ir fakti, bet otra lieta ir acīm redzamais, neticamais. Nu, tad nedaudz zinātnes noteikti nāks jums par labu. Un šeit ir tāds aspekts, ka enerģiju pasaulē pastāv kā pozitīvs, tā negatīvs lādiņš. Ja? Tad divi šie lādiņi. Pie tam cilvēka organisms, apkārtējā vide un enerģiju pasaule pilnīgi nav nekāds izņēmums. Ja? Un tagad tāds jautājums jums, uz ko vispirms atbildēt iekšēji sev. Vai jūs kādreiz esat domājuši par to, kurš lādiņš ir labs un kurš nav? Vai jums ir derīgs šis pozitīvais lādiņš, vai jums ir derīgs šis negatīvais lādiņš? Kurš dziedina, kurš grauj? Vai jūs to esat kādreiz padomājuši? Padomājiet, ātri, bez prāta iesaistas intuitīvi. Plus vai mīnus? Kuru ņemt jūs? Varētu jau domāt, protams, ka plus, ka pozitīvi lādēts lādiņš ir kas labs, jo tas skan labi, vai ne? Skan taču burvīgi, pozitīvs, plus, tas taču ir kaut kas ļoti labs. Tomēr enerģiju pasaulē viss ir pavisam savādāk. Pozitīvi lādēti atomi, joni, visas šīs enerģijas var būt diezgan kaitīgas cilvēkam. Mums ir jātiecas pēc negatīvi lādētām, jo tas nozīmē dzīvību. Viss, kas ir pozitīvi lādēts, novad pie bojājējas, tā ir nāve. Tā ir tīrākā nāve, tā ir sabrukšana. Par to visu austrumu senās zināšanas runā jau tūkstošiem gadu. Bet, protams, ka ne visi grib tajā ieklausīties, ne visi grib to sadzirdēt un pieņemt. Ko jums būtu jāzina un ko jums būtu jāatceras? Cilvēka organismā ir divas virsmas ar pozitīvu un negatīvu lādiņu. Plaukstu virsmas un pēdu virsmas ir negatīvi lādētas. Savukārt visa mūsu ķermeņa virsma, tātad āda, ir pozitīvi lādēta. Un šeit mēs arī saprotam tagad to iemeslu, kāpēc visa dziedināšana, enerģiju vadīšana, pludināšana notiek ar roku virsmām, ar mūsu pašu roku virsmām. Tas ir iemesls, kāpēc mēs spējam atjaunoties, nostājoties uz zemes, ja, ar abām savām kājām un sazemēties. To sauc par sazemēšanos, mīļie. Satiekas divi negatīvi lādēti lādiņi, rodas atgrūšanās, pretestības. Tad, kad mēs esam apavos, mēs atrodamies tādā cīņas pozīcijā par izdzīvošanu patiesībā. Jo negatīvi lādēts pievelk šo te pozitīvu lādēto, kā rezultātā mēs varam ļoti viegli iztukšoties. Mūsu baterijas iztukšojas. Mēs jūtamies depresīvi, mēs jūtamies nomākti, mums neko negribas, ir kašķītis, ir slikti, ir fiziski grūti, ir mentāli grūti, un cilvēks nesaprot. Bet tas ir tāpēc, ka baterija ir tukša, un baterija jādodas atjaunot. Un baterija ir jādodas atjaunot ar basām kājām uz zemes. Vienalga, kāds gadalaiks jums ir ārā. Vienalga, vasara, ziema, pavasaris, rudens. Novelciet tās kurpes, iekāpiet zālē un pastāviet kaut vai 10 sekundes. Ādas virsma ir pozitīvi lādēta. Tāpēc mēs varam ar šo negatīvu lādēto plaukstu virsmu dziedināt
Bet tajā pašā laikā šo te pozitīvo lādiņu, tur notiek miedarbība, jūs saprotat? Un tad, kad cilvēks strādā ar savām plaukstām, viņš tērē savu kapacitāti, viņš tērē savu enerģiju, un viņam ir jāatjaunojas, un viņam ir jāiet sazemēties. Tas ir svarīgi. Tagad jau varētu teikt, ka jums ir tapis skaidrāks, kāpēc, tad, kad mēs pietuvinam plaukstas un attālinam, rodas šī pretestības sajūta. Jūs jūtat, kā jūsu pašu plaukstās esošie negatīvie atomi atgrūžas. Un dziedinot cilvēkus ar rokām, šīs sajūtas veselajos ķermeņa reģionos būs ļoti, ļoti, ļoti līdzīgas. Bet tikko jūs saskarsieties ar slimību, tā sajūtas mainīsies. Jūs saskarsieties ar pozitīvu lādētu enerģiju. Un šo es mācu, protams, un mēs arī vēl iesim ar saviem kursantiem uz priekšu par šo, bet bieži vien diagnostikā, kad cilvēks brauc ar roku cauri, viņš nepareizi saslēdzās. Viņš pieslēdzās nepareizi, viņš jūt nepareizi. Un, jo mums ir, atceramies, ka mums ir jāprot pareizi vadīt enerģijas. Mums viņas ir jāatšķir, jāvada un jātransformē. Un šīs trīs dogmas, viņas ir jāaptur prātā, nepārtraukti. Tad, kad jūs strādāsiet ar cilvēkiem, vai jūs jau strādājat, vai jūs iesiet manus kursus un pēc tam strādāsiet ar cilvēkiem, jums ir jāpatur šīs dogmas prātā. Šie trīs pamatelementi par enerģijām, kā viņas darbojas, kādā secībā, lai jūs varētu veiksmīgi darboties ar šīm enerģijām, palīdzēt citiem. Protams, ka ir jāpieskaras tēmai par sazemēšanos. Ir ļoti labi, ja mēs varam sazemēties. Ir labi, ja mēs varam apgulties uz zemes ar visu savu ķermeni, pēdas un plaukstas turot pie zemes. Šī negatīvi lādētā zeme, viņa savienosies ar pozitīvi lādēto jūsu miesu un visu slikto vienkārši izvilks no jums ārā. Pilnīgi un galīgi. Un jūs atjaunosiet savu biolauku, stiprināsiet savas biostrāvas, un jūs kopsumā jutīsieties labāk. Cik vien jums ir iespējams vasarās guliet jūrmalas smiltīs, bez dvieļiem apakšā, bez plediem, bez kaut kādiem palikņiem, vienkārši ieguļieties smiltīs. Ļaujiet dabai jūs dziedināt, ļaujiet dabai jūs piepildīt. Neliedzat sev to, kas jums pienākas. Pietiek, ka jūs jau ikdienā staigājat nedabiski apautās kājās, ka jums ir kājās apavi. Tas nav tas, kā mēs esam nākuši šajā pasaulē. Tas nav tas, kā mums ir jādzīvo šajā pasaulē. Tāpēc neaizmirstam, ka viss, kas mums ir vajadzīgs, ir dabā. Vēl ir veids, kā jūs varat sazemēties ikdienā, ir apsēžoties uz zemes, kāju pēdas jūs noliksiet uz zemes, rokas pieliksiet pie zemes. Un te jums atvērsies ļoti labs, dabīgs sazemēšanās cikls arī caur jūsu astes kaulu. Ideālais variants, kad jums nav drēbju. Tas ir vienkārši, tas ir perfektākais scenārijs. Bet tad jums ir jāatrod vieta, kurā jūs varat justies droši, jūs varat justies kopā ar sevi, ar savu primitīvo dabu, saviem pirmsākumiem, un jūs varat savienoties ar zemi. Un tur būs liels bonus. Mazliet par enerģijām un faktiem, tad jūs varbūt atceraties, es teicu, ka viss, kas ir pozitīvi lādēts, tas ir ceļš uz nāvi. Un tas nebija teikts kaut kā tāpat vien. Mūsu organismā ir labā mikroflora, un šī labā mikroflora, viņa ir negatīvi lādēta. Viņa dzīvo simbiozē ar mums. Un ir daļa pozitīvi lādētas mikrofloras, kas skaitās negatīvā mikroflora, kaitīgā, bet viņa mums ir vajadzīga zināmā daudzumā. Lai mēs varētu saglabāt šo organismu homeostāzi, jeb tā saukto vienotību, un nekas mums neizjuktu organismā. Bet problēma rodas tad, kad sliktās baktērijas ar šo pozitīvo lādiņu savairojas, un mums sākas disbioze, mums sākas slimības, mums sākas cauro zarnu sindroms, piemēram.
Mums sākas kaut kādi autoimūnie procesi, tāpēc, ka nav nekādas vairs šīs te vienotības. Un arī vēža šūnas ir pozitīvi lādētas. Tātad, kādas viņas ir? Nedzīvas. Tad ko jūsu ķermenī dara šīs nedzīvās šūnas? Un kāpēc jūs ļaujat viņām tur augt? Arī ēdiens, kurš dabā ir negatīvi lādēts, var pārtapt par indi, ja mēs to nepareizi gatavojam. Nu, piemēram, fritējot, ilgstoši termiski apstrādājot, gatavojot mikroviņu krāsnī, kas, manuprāt, ir lielākais grēks, ko vispār cilvēks var darīt. Nemaz nerunājot par pusfabrikātiem un industriālo pārtiku. Jā, mūsdienās mēs esam attālinājušies no dabas. Bet tiem, kas dzīvo laukos, jums ir visas iespējas no dārza, no tikko no dobes izraut kādu burkānu, mazo bietīti un apēst. Un tas ir pilnīgi kaut kas cits. Tā ir pilnīga zemes enerģijas uzņemšana un sazemēšanās ar dabu, ar visumu. Tad ir jāsaprot vēl viena lieta. Uz ūdeni attiecas tieši tie paši noteikumi. Pēc dabas ūdens ir neitrāli lādēts, bet mēs viņu varam sabojāt nepareizi lietojot. Vārot, piemēram. No visa, ko aprakstīju, pēc būtības izriet atkal tas, ko es teicu, ka enerģija ir pilnīgi viss. Pat tas, ko mēs ēdam. Un ja vien jūs saprastu patiesībā, cik lielai ir jābūt dziednieka, ezotēriķa zināšanu bagāžai, izpratnei, lai viņš sāktu darboties ar citu cilvēku miesu izdziedināšanu, kā fiziski, tā mentāli. Tā ir mūžīgā dzīšanās pēc informācijas, mūžīgā izglītošanās. Un tā nav tikai izglītošanās vienā līmenī. Tā nav izglītošanās tikai un vienīgi šajā garīgajā plaknē. Nē. Pilnīgi un galīgi nē. Es jums nevaru visas šīs zināšanas ielikt vienas lekcijas formātā. Patiesībā pat neviena kursa ietvaros. Pirmām kārtām jau tāpēc, ka par iegūtajām zināšanām ir jābūt ļoti dziļai izpratnei, gatavībai tās pieņemt un pielietot dzīvē. Man ir bijuši kursanti, kuri nepieņem neko no tā, ko es stāstu, paši gudri, paši visu saprot. Viņiem ir autori, kuri viņus uzrunā, un grāmatā stāv rakstīts savādāk. Tāpēc piedod Agnese, bet man nepatīk tas, ko tu stāsti. Ļoti labi, es pieņemu, ka kādam tas var nepatikt, un viņš var uzskatīt, ka šīs zināšanas nav viņam vajadzīgas. Lai kā arī nebūtu, es cenšos jums dot ne tikai kaut kādu gaisīgu, netvaramu informāciju, bet nu cik vien tas ir iespējams, arī zinātni un uz zinātnes faktiem balstītu informāciju. Lai nav tā, ka mēs spēlējam tikai vienos vārtos. Un tas ir iemesls, kāpēc jums bieži vien maniem mīļajiem foršajiem studentiem nākas klausīties arī lekcijas no medicīniskajiem aspektiem. Jo ezotērikai ir jāapvieno visi aspekti. Un es to atkārtošu ļoti daudzas reizes arī tiem, kas nāks pie manis mācīties. Es teikšu, vienmēr es tā teikšu, es teicu un saku, ezotērikai ir jāapvieno viss. Ja mums ir medicīna, kas nošķir fizisko no garīgā, tad mēs ezotērikā to nedrīkstam pieļaut. Mums ir jāapvieno kā mentālais, garīgais, tā mūsu fiziskais ķermenis. Nekas nav nošķirts, nekas nav nodalīts. Lai arī mēs dzīvojam duālā pasaulē, lai arī mums ir iņ un jaņ, lai arī mums ir mēnesis un saule, tam visam ir kaut kāda kopīga misija. Tāpat kā vīrietis nevar pastāvēt bez sievietes, saule nevar pastāvēt bez mēnesis, un tas vienkārši tā notiek, un mūsu fiziskais ķermenis nevar pastāvēt bez šīs te garīgās enerģijas, kas mūsos plūst. Tas viss iet kopā. Ja mēs gribam palīdzēt cilvēkiem, neaprobežojoties nekad tikai ar netveramo pasauli, domājiet par miesu un garu kā par vienu veselu organismu, kurā viss, pilnīgi viss ir savstarpēji saistīts un pakārtots. Diemžēl ļoti daudzi ezotērikas pārstāvi šo faktu piemirst, viņi koncentrēs tikai uz to, kas tev ir galvā. Tas tev ir galvā. Un aizmirst, ka arī fiziskajā ķermenī var būt kāds bloks aizķēries. Un kad ar to ir jāstrādā. Tāpēc, mīļie,
neko nenodalām, neko nenošķiram. Skatāmies kopainu. Un tad, kad mēs redzēsim kopainu, ticiet man, tas efekts būs 10 reizes labāks nekā tad, kad mēs kaut ko kliksim kā puzlīti gabaliņam un kaut ko metīsim nost un neredzēsim, kas tur īstenībā notiek kopainā. Un vēl pēdējais mans ieteikums - enerģijas tādas, kā saka, lai šie negatīvi lādētie joni jūsu dzīvē parādītos. Tas ir tāds ieteikums, ko jūs varat darīt, kā jūs varat savu vidi pilnveidot. Viena lieta ir sāls lampa, man pašai ir sāls lampa. Es viņu ieslēdzu, viņa mazliet silst, un viņa izdala šos te foršos jonus, kas attīra gaisu, kas jonizē. Tad ir tāda lieta kā ozinators. Man ir ozinators. Ar ozinatoru jūs varat darboties dažādi. Jūs varat ar viņu attīrīt produktus, gaļu, dārzeņus. Jūs varat attīrīt arī gaisu, telpas. Bet ar ozinatoru jābūt uzmanīgam. Ozinators, viņš izdala ozonu. Ozons lielā koncentrācijā, viņš patiesībā pat iznīcina tuberkulozi. Bet viņam ir viens tāds mīnus, ka jūs varat palikt akli, jo viņš var jūsu redzi sabojāt līdz pat tiešām lieliem redzes bojājumiem, un arī jūsu plaušas var sākt sairt. Tāpēc, tad, kad jūs ieslēdzat ozinatoru, jūs neatrodaties telpā un neelpojat šo ozona gaisu. Jūs dodaties laukā uz minūtēm 40 vai uz citu telpu. Un tad jums ozinators izozinēs šo gaisu, tur radīsies šis te ozons, viss būs izdezinficēts, tīrs, kārtīgs. Un vēl pēc 10 minūtēm jūs varēsiet ienākt. Tāpēc rēķiniet apmēram stundu. Kas ir ozons? Ozons dabā ir dabiskais dezinfekcijas līdzeklis, tā to varētu nosaukt. Un ozons rodas tajā brīdī, kad notiek šī elektriskā izlāde, kad ir pērkona negaiss. Un reizēm ir cilvēki, kas zina šo ozona smaržu, un pēc pērkona negaisa viņi iziet laukā, arī es šo smaržu zinu. Un viņi saka, smaržo pēc ozona. Elpojiet šo ozona gaisu, dabīgo īsto, kas vasarās notiek ar dēļ pērkona negaisa ar pilnu krūti. Es jums to iesaku. Sazemēšanās. Tad atkal mēs uzlabojam savu šo te sistēmu. Pareizs uzturs, ūdens, maksimāli daudz neapstrādāt, tādu termiski neapstrādāt produktu. Cik nu jūs vien varat, cik jūsu organisms ņem pretī. Zeolīta lietošana. Zeolīts, tas ir tas vulkāniskais māls. Viņam papildus ir tādi efekti, ka viņš darbojas kā detoksificē jūsu zarnu traktu un nomierina zarnu guļotādu, izvada smagos metālus. Patiesībā ļoti laba lieta. Arī māla terapija. Un, protams, ka priedes, priežu mešs. Priežu mešs attīra ļoti plašas gaisa platības, tāpēc tur neatsvaram ir šī vērtība. Un tad, ja jums ir mājās pirts, vai jūs varat aizbraukt uz pirti, lūdzu, priežu zars pirtī attīrt gaisu. Priežu zars ik pa laikam mājās attīrt gaisu. Protams, priede tā ir Saturna enerģija, viņš jūs stabilizēs, viņš jūs iedos disciplīnu, un jūs pielabināsiet patiesībā šo Saturna enerģiju. Bet tas jau ir cits stāsts. Tas, ko es vēlos tagad jums teikt, paldies! Paldies katram no jums! Paldies tev, ka tu esi noskatījies, noklausījies. Varbūt arī tu esi veicis kaut kādus pierakstus, konspektus, un šī informācija tev bija interesanta. Un varbūt tagad, pēc šīs lekcijas, tu jūties motivēts, uzrunāts un vēlies pieteikties uz kursiem, apmācībām nākotnē. Tad tu esi laipni aicināts to darīt. Un droši šis video būs pieejams gan YouTube, gan tepat, kur tu viņu arī skaties, tagad visticamāk Facebooks. Un iespējams uz tikšanos vēl kādā citā manis sagatavotā lekcijā citā reizē. Paldies!